Tad nu tā. 19. gadsimtā latviešu tautības pārstāvi veidoti un plašai sabiedrībai pieejami bezmaksas parki bija retums. Sveiki! Es tā vakardien pēc sevis domāju, kad Valmierā taču nav aiziet, kur pasēdēt uz soliņu un paskatīties uz garām ejošajām dāmām un pēlpot svaigu gaisu pilsētas centrā. Bet man 6 čomi no lauku biedrības to pašu teica, kā ne ir sagadījies, ka pašā Valmieras sirdī ir neapbūvēts zemes pleķis. Tad no viņiem parunāt varbūt ar tiem draugiem, ko varam izdomāt visiem. Līdz tam Valmierā bija tikai privātie vai dažādu biedrību parki, vai kā tos bieži sauca, dārzi. Iespēju valmieriešiem apmeklēt vecpuišu parku sagādāja tieši Georgs Apins, kurš ap sevi pulcēja tikai uzticamākos pilsētas patriotus, sabiedriskos censoņus. Un pats Georgs Apins ilgu laiku bijis pilsētas domnieks un pilsētas galva. Visu no bērnu dienām krāto naudu un enerģiju ziedojis Valmieras pilsētas labā. Savukārt Augusts Akmentiņš, kurš palika uzticīgs vecpuišu statusam līdz mūža galam, bija fanātisks jauno organizāciju dibinātājs un 40 gadus tirgoja pienu, ķimeņu sieru un citus lauku ražojumus. Arī Kārlis Elijas savukārt bija aizrautīgs dažādu biedrību biedrs, un tikai paskatieties, vai no skata vien jau nevar pateikt, ka viņš bija Valmieras sporta biedrības priekšnieks. Toties atšķirībā no Augusta Akmentiņa, Kārlim par nelaimi katru nedēļas nogali bija jāviesojās pie sievas mātes. Eduards Lācars pašus labākos jaunības gadus veltīja atklātam sabiedriskajam darbam, tātad sveci zem pūra nav turējis nemirkli. Varbūt tieši mīlestība pret skaistumu viņam nodrošināja skaistuma komitejas vadītāja krēslu, protams, pašu skaistāko. Pēc dabas Eduards bija valdonīgs, un leģenda vēsta, ka ar savu stundro roku sagrābis Valmieras teātra režisora grožus. Precējies ar kādu nezināmu daļļavu. Jānis Velēna bija īstenis nekustamo īpašumu haizivs, bet sirds viņam griezās kinolentes ātrumā, kā jau Rīgas kinoteātra palādījuma īpašniekam. Taču dzīvē nenotiek kā kino, jo 40. gados viņš kopā ar ģimeni tika deportēts uz Sibīriju. Bet, ja tā padomā, filmas arī par to ir uzņemtas. Bet kur mēs palikām? Antons Meneks un Kārlis Vītiņš bija namīpašnieki. Meneks dzimis un audzis Līzdēnu Gaiļos izīrēja dzīvokļus tādiem pašiem lauciniekiem. Bet Vītiņš bija sieviešu vidū iecienīts felšers un Valmieras domnieks. Dāvi Goldingu varētu nosaukt par visīstāko darboholiķi. Te bijis Valmieras latviešu biedrības bufetnieks, tad tapis par šveicaru, līdz viņa norīkoja darbam garderobē. Ļoti daudzpusīga personība, kur lepojās ar 8. daļu vecpuišu parka. Visi 8 tā saucamie vecpuiši 1913. gada jūlijā samaksāja 1000 rubļus kā sākuma kapitālu un nopērk Lilijas dārzu. Viņi ir nopirkuši teritoriju un zemi pilsētas centrā. Nu tā ko, svinam vai? Svinam! Jā! Rock and roll! Jā! Mēs tā padarījām! Tuvākas gaišāk nākotni! Līgums ar Valmieras pilsētu paredz, ka pēc līguma noslēgšanas parks tiks dāvināts pilsētas valdei. Pilsētas doma pieņem piedāvājumu, tomēr, kā tas nereti notiek, bija kāds āķis. Ja dalībnieki būs vairāk par 12, tad jauniņie tiks uzņemti ar pilsētas valdes ziņu. Mūsu 8 varoņus nenobiedēja garie līgumu ruļļi un birokrātijas labirinti. Tā vietā smagās dokumentu kaudzes kalpoja par lieliskiem muskuļu trenažieriem, kas noderēja intensīvajos parka iekārtošanas darbos. Klausies, Edvard, tev jau piedoklis pa vīlēm plīst pušas. Kā tu tā? Nu, es tikai trenējos. Kur tu to var darīt? Pie Georga. Georga? Pie
Georga, viņam bērniņi pilni ar papīrus ruļļiem un dokumentu kaudzēm. Saka, katrā rokā par 9 kaudzītēm un reāli vasarā jau būs kā Spartaks. Netici, nāc, ejam parunāt. Nu, labi. Īpaši liels fiziskais spēks bija nepieciešams, lai uzceltu paviljonu ēku un izraktu bedres apstādījumiem. Katra izlietā sviedra lāse un pārautā nervu stīga bija veiksmīgs ieguldījums, jo parka apstādījumi, glītais paviljons, gardēžu bufeti un spēļu galds atstāja teicamu iespaidu. Skaties! Atkal rakstu maniem gardajiem, mūsu gardajiem sieru salātiem. Jāpasakās Olmē, ka iedod ritu. Sieru! Jā, pats rakstīs. Vai tik šitajā nebija rakstīts ar par to Raini? Jā, reku ir, pasies. Rainis! Kārtjo reiz atkal pieteica savu jau komandu. Šovakar Zolīšu mačā. Jā, arī, mēs 8 vecpuši. Vajadzētu tagad doties patrenēties mazliet, ne? Dosimies. 1914. gada jūnijā ar lentes pārgriešanu tiek atklāts jaunais parks. Es griezīšu lēnti. Es visvairāk Es iemaksāju. teicu, ka ar lentes pārgriešanu atklāja parku. Lai Georgs grib. Nu, griez uz pusēm. Nu, Nav! griez. Galīgs spēka nav vai? Aiziet, lai Georgi. Pašam pie Nav, čauka. nav, tu vēl griez. Saņemies! Kas to klausās uz skērē? Georgi! Tieši tā. Palīdz, Georgi! Jā! Un toreiz to sauca par pilsētas parku. Tomēr tajā pašā gadā sākās Pirmais pasaules karš. Kara periods un savstarpējās nesaskaņas sarežģīja parka izveidošanu iecerētajā veidā un nopietni ietekmēja dalībnieku finansiālo stāvokli. Georgs, labi, ka tev satiku. Labi, tu nevar aizsist man 20 rubļus. Rains atkal paudzinājis līknes zāles spēlēs. Viņš Man visu par spēlē, taču nedod skavats, viņam nu. neko. Kā tev nav kauna, man naudu prasīt? Es pats savus pēdējos rubļus izteiku šīm puķu dobēm. Atkal to tām savām puķiem došu liecies. Reiz. Ai, liecies mierā, pacieš meklēt tam naudu. Ar 1000 rubļiem, ko dalībnieki iemaksāja kā sākuma kapitālu, pietika tikai zemes iegādēji. Savukārt, lai sektu parādu un naudas grūtības, viņi sāk aicināt jaunus biedrus. Uzmanību, uzmanību, meklējam vecpuišu biedrībai. Daudas atsaucas. Sanāk. Pēc aptuveni 10 gadiem Valmieras pilsētas valde sāka risināt sarunas, lai parks nonāktu viņa īpašumā, bet to aizkavēja tas, ka daudz no īpašniekiem bija nomiruši. Tā kā daļa parka dibinātāji palika neprecējušies, tad jau tajā laikā tauta to iesauca par vecpuišu parku. Taču 20. gadsimta 30. gados pilsētas valdes dokumentos tas kļuva par oficiālo parka nosaukumu. Un tas nu ir mūsu mazās izrādes noslēgums. Aicinām aktierus uz skatuves, aplausos! Mazīšu priekšnesums no mūsu puses. Tev. Laime tam dēlam, kas piedzīvo saulītē. Laime tam dēlam, kas piedzīvo saulītē. Tam laimiņa grožu svija sudrabai mercētā. Tam laimiņa grožu svija sudrabai mercētām. Laime tai meitai, kas piedzīvo saulītē. Laime tai meitai, kas piedzīvo saulītē. Vakarā ir
rozes sēja, rītā bija vainādziņ. Vakarā ir rozes sēja, rītā bija vainādziņ. Lietiņš lija saulīte, trīs klasītes vienolī. Lietiņš lija saulīte, trīs lāsītes vienolī. Vienā rudzu